Radio Alisa Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu un Krievijas prezidenti telefoniski vienojās par 30 dienu ilgu daļēju uguns pārtraukšanu Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu. Kremlis apstiprinājis, ka Putins piekrita daļējai pagaidu uguns pārtraukšanai un devis armijai rīkojumu uz 30 dienām apturēt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Ukraiņi Trumpa un Putina solījumus uztver skeptiski, jo īpaši tādēļ, ka šonakt Krievijas bezpilota lidaprāti veica 2 triecienus Krasnopiļas slimnīcai Sumu apgabalā un glābšanas darba laikā veica vēl 5 atkārtotus triecienus. Ukrainas prezidents Zelenskis paziņojis, ka viņam šodien gaidāma saruna ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu. Francija plāno ieguldīt lielākus līdzekļus gaisa spēkos un kodolieročos. Francijas prezidents Emmanuels Macrons, apmeklējot augšzonas departamentu, paziņoja, ka gaisa bāzē šajā departamentā tiks ieguldīti aptuveni 1,5 miljārdi eiro, lai tur varētu izvietot 2 jaunas eskadriļas ar aptuveni 40 iznīcinātājiem un hiperskaņas kodolieročiem. Tikšot palielināti un pātrināti arī jaunu iznīcinātāju Rafale pasūtījumi. Beļģijas prokuratūra paziņoja, ka 5 cilvēkiem izvirzītas apsūdzības izmeklēšanā par iespējamo korupciju Eiropas parlamentā. Koruptīvajās darbībās varētu būt iesaistīts Ķīnas tehnoloģiju gigants Huawei. Aizdomās turamos aizturēja pagājušu ceturtdienu, kad policija veica kratīšanas Beļģijā un Portugālē. 4 aizturētajiem šodien tika izvirzītas apsūdzības aktīvā korupcijā un tika piemērots pirmstiesas apcietinājums. Aizsardzības sistēmā katru nākamo gadu nepieciešams iepludināt papildus 500 miljonus eiro, bet 2029. gadā vēl vairāk. Tā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sanāksmē paziņoja finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Viņš uzsvēra, ka tas jādara neatliekami, jo Eiropas drošības arhitektūra mainās lielā ātrumā un ir ļoti skaidri NATO uzdevumi, kuri jāizpilda. Ašerādens norādīja, ka Latvija šobrīd meklē resursus naudas plūsmai, jo pat labāk visas Eiropas valstis sākot strauji ieguldīt aizsardzībā, un līdz ar to viss paliekot dārgāks un arī rindas paliekot garākas. Šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana 2025. gada pašvaldību vēlēšanām. Kā informē Centrālā vēlēšanu komisija, kandidātu sarakstu iesniegšana šā gada pašvaldību vēlēšanām noslēgsies 8. aprīlī. Pašvaldību vēlēšanas notiek jūnija sākumā. Daugavpilī jau 18. reizi norisinās starptautiskais pavasara džēza mūzikas festivāls Jazz Joy Spring 2025. Šodien to atklāja džēza junioru koncerts. Tas sākās 6. vakarā Vienības nama kafejnīcā, uzstājas jauniešu grupas Tilts uz Ziemeļiem no Rēzeknes un Amber Band no Daugavpils. Daugavpils pašvaldība un policija aicina iedzīvotājus sakopt savus īpašumus un nepieļaut kūlas dedzināšanu. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums un ministru kabineta ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir pienākums uzturēt savas teritorijas kārtībā, regulāri pļaut zāli un savākt atkritumus. Ja īpašums tiek sakopts, kūla neveidosies un ugunsgrēku risks būtiski samazināsies. Pašvaldības policija jau tagad pastiprināti uzrauga vietas, kur iepriekš fiksēti kūlas ugunsgrēki un pielāgo patrulēšanas maršrutus, lai nelikumīgu dedzināšanu novērstu. Par kūlas dedzināšanu paredzēts naudas sods no 270 līdz 700 eiro. Ja pamanāt kūlas ugunsgrēku vai kādu, kurš dedzina sauso zāli, nekavējoties ziņojiet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa telefonu 112 vai pašvaldības policijai telefona numurs 654 21 500. Studijā bija Joris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildes Alisa Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio